Kas tas par deep state, par kuru tu visu laiku runā? Deep state, par kuru runā arī ASV prezidents Trumps. Tā ir reālā vara, kas mums šobrīd ir Latvijā. Tie ir globālisti. Arī Soros pārstāv šo deep state. Tie ir triljonu kontrolētāji, big pharma, lielie farmācijas uzņēmumi. Tie, kas faktiski arī uztur šo karu Ukrainā, ieroču ražošanas kompāniju. Tā ir tā vara, ko it kā neredz, arī Amerikā neredz. Tā vara, kas kontrolo mēdījus. Faktiski arī Amerikā prezidents Trumps cīnās ar šiem mēdījiem, kas neobjektīvi izplata informāciju. Deep state ir reālā pasaules vara, globālistu vara, kas faktiski ved Latviju uz iznīcību. Nu jā, bet tā ir, tu runā tagad par lielu valsti, par pasaules varu. Latvija ir maziņš tirgus, maza tauta. Vai tad tiešām mūsu tirgus viņiem ir interesants? Latvija šim deep state ir maziņš karodziņš pasaules kartē. Faktiski mēs jau varam redzēt, ka daudz tie, kas piedalījās atmodas laikā, tautas krāpšanā, kā es saucu, atmodā, ka tika importēt šīs naudas varu, visādi kritizē šo Trumpu, noliedz Trumpu, izsmet Trumpu, daudz šie ārzemju latvieši, kas te bijusi, Vaira Vīķa, Freiberga un tā tālāk. Faktiski viņa šī deep state reālai pārstāv Latvijā. Arī Soros šeit ir izveidojis savu organizāciju, savu tīmeklu. Tā kā nav tā kā sakām, ka mēs esam mazs karodziņš šīs deep state varas. Faktiski šis mazais karodziņš deep state tam ienes vismaz 500 miljārdu gadā ieņēmumus, kā uz doto brīdi oficiāli deep state kontrolētie mēdīji mums apliecina. Mēs deep state par aizņēmumu maksājam ik gadu 500 miljārdu. Mēs skolotājiem nevaram izmaksāt algu. Policistiem. Faktiski mums ir vērņa eksistence, zemākā labklājība Eiropā, bet 500 miljārdu mēs varam atļauties samaksāt naudas varai par ieguldījumiem Latvijā, kur nav veicinājuši tautsēmniecību. Nu jā, bet kas būs tālāk? Pieņemsim tagad kaut kādu mistisku apstākļu dēļ, tam visam sāks pretoties. Bet ko tu viena tāda maza valstiņa var izdarīt tajā lielajā globālajā tirgu? Uz doto brīdi Trumps cīnās ar deep state. Mēs varam atbalstīt Trumpu. Krūt ar savā ziņā spēku no viņa rīcības, kas nāk, un izmainīt šo sistēmu. Jo patreizējā valsts pārvaldes sistēma, lai deep state izslauktu mūsu valsti. Lai mūsu šī valstī būtu slauts un auna. Bet mēs varam mainīt šo valsts pārvaldes sistēmu, kurā ir patiesa suverēna tautas vara, kurā mūsu izpildvara ir ieinteresēta tautas un valsts labklājībā un gaišā nākotnē. Tas ir izdarāms. Tāpēc kā Trumps guva 51% Latvijas, kā sakot, ASV vēlētāju atbalstu. Arī mēs Latvijā varam gūt šo atbalstu un izmainīt šo sistēmu.